Šis akmens, jeb balva, pamatakmens, kas ir manās rokās, ir balva, kas šogad 8. oktobrī tiks pasniegta būvindustrijas cilvēkiem par mūža ieguldījumu būvi industrijā un par iespēto pēdējo gadu laikā. Un šai pasākumā tiks atzīmēts arī labākie studenti, kurus būs izvirzījušas augstskolas un kurus profesionāli vērtētāju komanda būs novērtējusi kā labākos. Latvijā notiek daudz dažādi konkursi, skates, kurās tiek izvērtētas būves, ēkas, un parasti šīs ēkas arī saņem apbalvojumus, bet šīs ēkas visas jau būvē cilvēki. Cilvēki, kuri ir izlolojuši ideju, uzlikuši to uz papīra, jeb tagad ievadījuši BIS sistēmā. Cilvēki, kas ir apskatījuši, pārbaudījuši, būvējuši, būvniecības procesā kontrolējuši un beigās ieguvuši labu ēku vai būvi, un par to viņiem, protams, pienākās atzinība. Un šis ir tas gadījums, kad pamatakmens nonāks pie tiem cilvēkiem, kurus gan pasūtītāji, gan darba devēji, gan kolēģi būs izvirzījuši, ka viņi ir cienīgi šādu balvu saņemt. Un ar to arī, es domāju, šis pasākums ir tik nozīmīgs, un arī viņa simboliskā vērtība ir tāda, ka viss sākas no būves pamatiem, un tāpēc arī šis pamatakmens. Izvirziet savus kolēģus, savus biznesa darījumu partnerus, lai viņi var saņemt šo balvu un lepoties.